atceros 2002. gadu, kad šis notikums sākās, un šodien mēs esam 2025. gadā, un notikums vēl nav beidzies. Mazākais, ko mēs varam šobrīd darīt, protams, ir sanākt kopā, izteikt savu viedokli, domās kopā ar Ukrainu, kā tas bija kara sākumā un arī šodien, kā mēs redzam, un vēlēt Ukrainai izdošanos un sūtīt spēku domas, lai Ukraina atjauno savu neatkarību un nostājās uz kājām atkal. Šajos sarežģītajos laikos, īpaši Eiropai un arī visai pasaulē, mēs esam sanākuši šeit Republikas laukumā Parīzē, lai paustu savu atbalstu Ukrainas tautai un Ukrainas neatkarīgai valstī, jo ikviena Eiropas pilsoņu pienākums ir cīnīties par to, lai visas mūsu valstis būtu neatkarīgas un Eiropa būtu mūsu mājvieta droša, bez kara, ar mieru un draudzību. Šis ir atbalsts Ukrainai, tieši tāpēc esmu šeit, jo mana pozīcija ir diezgan skaidra, es atbalstu Ukrainu, un skatoties šīs dienas situāciju, manuprāt, ir svarīgi piedalīties šodien manifestācijā un stiprināt ar mums visiem kopā šo atbalstu, kas ir ļoti svarīgs Ukrainai.